Kā dzīves stāsts, kā uzlabot vīru, kas krāpj. Man pazīstams viens ģimenes pāris, meitene Ieva jau no skolas Solavijā iemīlējusies Andrejā, ļoti harizmātiskā jaunā cilvēkā. Andrejs arī izjuta simpātiju pret Ievu, bet tajā pašā laikā viņam bija ļoti daudz pielūdzējies. Pēc kāda laika Ieva un Andrejs apprecējās, un pēc kāzām Andrejs nespēja saglabāt attiecības, un viņš sāka krāpt. Ieva jutās ļoti nomākta, jo viņu kaitināja vēlās atgriešanās mājās vīra, viņš izvairījās no jautājumiem un izvairījās no pieaugušā atbildības. Galvenokārt Ieva, būdama pievilcīga slaida blondīne, pilnībā zaudēja ticību savai sievišķībai. Baidoties pilnībā zaudēt vīru, viņa neizraisīja skaļus skandālus, bet kļuva aizvērta un aizdomīga. Andreju tas, protams, kaitināja. Savienībā koncentrējās negatīvas emocijas un šķita, ka atjaunot iepriekšējās attiecības jau ir neiespējams.